Ļaujiet man pastāstīt, kāpēc jūsu mutes higiēna var būt nepietiekama. Lai gan zobu birstes ir ļoti efektīvas zobu tīrīšanai un aplikuma samazināšanai, tās bieži atstāja pārtikas daļiņas starp zobiem. Tradicionālā zobu diegu lietošana ir arī efektīva, taču tas var izlaist apgabalus zem smaganu līnijas. Ir nepieciešama precīza tehnika, un tas var būt izaicinājums bērniem vai gados vecākiem cilvēkiem. Nepareiza lietošana var izraisīt smaganu kairinājumu un asiņošanu. Parastās zobu birstes var nesasniegt ciešas vai mazas spraugas. Mutes skalojamais līdzeklis ir labvēlīgs, lai samazinātu kopējo baktēriju daudzumu mutē, taču tas fiziski nenoņem aplikumus. Ūdens irigators ierīce, kas palīdzēs jums pārvarēt šīs problēmas, tas var novērst lielāko daļu zobu problēmu un palīdzēt saglabāt veselīgu smaidu. Ūdens irigators izmanto pulsējošu ūdens trūklu, lai noņemtu aplikumu un pārtikas daļiņas, sasniedzot vietas, kurās tradicionālais diegs bieži vien netiek izmantots. Piemēram, es jau kādu laiku izmantoju Stormo ūdens irigatoru. Atšķirībā no dažiem citiem modeļiem, kuriem trūkst pietiekamas jaudas, Stormo ūdens irigators piedāvā spēcīgu tīrīšanas jaudu un 5 dažādus izsmidzināšanas režīmus, padarot to piemērotu ikvienam, no tiem, kam ir jūtīgas smadzenes, līdz tiem, kam ir nepieciešama jaudīgāka tīrīšana. Ūdens irigatori ir piemēroti ikvienam, tajā skaitā cilvēkiem ar breketēm, protēzēm un pat bērniem. Ūdens irigatoru iekļaušana savā rutīnā var novērst sliktu elpu no pirmās lietošanas reizes un palīdzēt novērst nopietnākas problēmas, piemēram, gingivītu vai periodintītu. Es ļoti iesaku to izmēģināt, jo tas sniedz daudz īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu. Uzlabojiet savu mutes dobuma kopšanas rutīnu ar ūdens irigatoru un izbaudiet veselīgāku, gaišāku smaidu. Atcerieties, ka, lai uzturētu izcilu mutes dobuma higiēnu, ir nepieciešama arī regulāra zobu diegu lietošana, mēles tīrīšana, antibakteriāla mutes skalošanas līdzekļu lietošana un regulāra zobārsta apmeklēšana.